kā saldējums kūst. Man patīk lāsta, kas graust, un gulēt pienenes klusi, un omītes izcert ar kūku, ar brālīti dalītas pusē. Dievam rūp, kas ar tevi notiek. Jā. Viņš visu dzird, jā, es zinu, jā. Pagaidi, es tagad vairāk nevaru, es tev noteikti pārzvanīšu. Ar tevi palīgu, atā. Jā. Emīlija, lūdzu, nāc pie galda. Nāc pie galda. Nezinu, kā mēs te galus saliksim kopā. Apsēdies. Nu tad ēdam, ja? Debes Tēvs, paldies Tev, ka Tu dod mums visu, kas mums ir nepieciešams. Kā varam dzīvot mierā un saticībā. Sargi mūs un arī svētī mūs, ka baudām to, kas ir šeit galdā likts. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Tā, jāieslēdz kādi jau būs. Man tu kaut ko cepā. Ceru, ka mieru varēsim saglabāt. Banka iedos to aizdevumu. Un cerēsim uz to labāko. Kā tad tev Emīlija gāja vakar nodarbībā? Dziedājāt tur to jauno dziesmiņu? Jā, mamma, tur bija, jā, es dziedāju to dziesmiņu, un zini kā, tur bija augsts jādzied pirmai balsī. Tik smieklīgi! Es ar Sofiju kā šausmas. Mamma, tu klausies? Nu jā, man te bišķiņ jādod, bet tu runā, es jau dzirdu. Nu jā. Kas tev ar to Sofiju bija? Nē, tas bija to Sāru. Nu jā, Sāru, jā, es jau saprotu. Nu jā, bija jau labi. Vēl uzlikt vēl? Es vispār. Nu, kur tad ir kārte? Mamma, atvaino. Atkal. Nu, tu nē, vispār. Es pāri, man 5 punkts. Paldies. Tā meita nē. Kas ir meitene? Tētī, man mūzikas skolā. Man vajag, skaties, redzi, man te vajag atslēgnoti, pilnu rindu. Un te man ir mērtakts jāsit uz 4. Svētdien skolā teica, ka nevar sist. Kas jādara? Kaut ko pārpalicies. Vispārībā nošatslēgu un taktsmēru tu biji domājis, vai ne? Laikam. Jā, bet tu jau zini par tām lietām labāk, ka pacīt mani, ja? Ko? Bet es gribu tevi. Man tagad svarīgas lietas jāizdara. Tā jau man darbā miera nedod. Bet tu teici, ka mēs dzīvojam mierā. Jā.
Jā, pagaidi, Evelī, man zvan. Tev tomēr būs jāprasa mammai par šitām lietām. Jā. Halo? Jā? Jā, es saprotu, jā. Skaidrs. Jā. Nu, jā, mēs to varam nokārtot. Tiešām? Jā, nu labi, skaidrs, labi, visu labu. Jā, nekas vēl nav zināms. Līgums vēl nav parakstīts. Darbā viss ir kā uz adatām. Es arī esmu kā uz adatām. Kāds tev ir adats vispār? Jā? Starp citu, tu man sašuvi to mēteli? Nē, rītdien. 9 jau ir. Pēc 15 minūtēm mums jābūt mēģinājumā. Atkal kavēs. Emīlija, šurp. Kājās. Ātrāk. Kur tad tev tās drēbes ir? Ātrāk nekā. Nokavēsi. Nav Ko svarīgi. mēs teiksim? Līdzemes ņemt. Ātrāk. Kāpēc vienmēr jāsteidz? Tas tik daudz. Viss Ātrāk, tik daudz ātrāk. jautājumus. Notis paņēmi. Notis, jā. Kur notis? Re, kur te ir? Skaties, ir pareizi. Laikam jā. Labi, viss. Marš. Ātrāk. Dziedietam kungam jaunu dziesmu, dziedietam kungam visa pasaulē. Dziedietam kungam jaunu dziesmu, dziedietam kungam visa pasaulē. Dziedietam kungam jaunu dziesmu, dziedietam kungam visa pasaulē. Dziedietam kungam jaunu dziesmu, dziedietam kungam visa
Kāds man prieks jūs visus šodien redzēt, forši, kas esat atnākuši. Nu ko, tad arī sāksim mēģinājumu, ja? Bet pirms tam pielūdzam Dievu, ja? Ok. Dārgais un mīļais debes Tēvs, slava, gods un pateicība Tev par šo brīnišķīgo dienu, kur Tu mums esi devis. Paldies par to, ka spīd saule, kungs, paldies, ka mēs varam piedzīvot Tavu klātbūtni, ka Tu esi kungu kungs un ķēniņš. Tu esi tas, no kā nāk mūsu dzīvība, Tu esi tas, kas dod mums prieku, kalpot, prieku dzīvot, prieku Tevi slavēt, Jēzu. Paldies par šo brīdi, par katru minūti, kur mēs varam dzīvot, kur mēs varam elpot. Slavu, gods un pateicība Tev šajā rītā. Un tādēļ, Jēzu, mēs Tevi slavējam un pateicamies. Āmen! Halleluja! Kāpēc? Vilcinies un nevar izkasīties. Kas tas ir? Nevajag. Tas ir teļāvīgi, kam tev ir cik vārdu. Maija, Emīlija, Jāni, jūs arī šeit. Mums tā sanāk. Tomēr. Tā dažreiz tā sanāk. Nu, gandrīz jau paspējāt, gandrīz. Jā. Nu, nekas, cerēsim uz nākamo reizi laikā. Tā, sākam mēģinājumu un dziedam dziesmu. Dziesmu, jā, katru svētdienas rītu. Tā ir dziesma, bet šeit arī vajag vienu solistu. Kurš? Emīlija, jā. Nāc droši. Nostājies priekšā, tev izdosies dziedi. Jā? Tu taču bērnībā dziedāji to jauko dziesmiņu. Kas tā bija pa dziesmiņu? Kā viņu sauc? Mamma? Bērnu prieks taču. Man patīk lēkāt pa peļķiem. Es to dziedēju, tad, kad man bija 7 gadi. Nu, un tagad arī padzied kādreizīt. Jā, laiks jau var kā tāda strauja upe plūst. Mainās gadi, mainās dziesmas. Bet, ķeramies pie lietas. Gatavi? Aiziet! Katru svētdienas rītu Dievu slavēšu, kad kādā skan svētdien, Dievu slavēšu, bēdos savā logā, Dievu slavēšu, saule atspēc pār.
par mēģinājumu, lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī. Emīlija, tu arī malacis. Čau, Emīlija! Kā tev iet? Čau! Kā man iet? Jā! Zini ko? Tev tā neliekas interesanti, ka mēs te visi atnākam tā priecājamies. It kā ārpus baznīcas vispār nekāda problēma nebūtu. Mēs arī cīnās ar kaut kādām lietām. Bet, Emīlija, tu taču zini, ja tu visu uztici Dievam, tev nav par ko raizēties. Pasties, te taču viss tik forši mums ir veids. Klausies, tu zini, ko jauno veikalu pa vakar atvēra. Pasties, kādu jāciņas nopirku un uz tādām atlaidēm. Es pat uz koncertu varētu iet, paskaties un tādu īsāk. Čau, meitenes! Čau! Emīlija! Čau! Bet klausies, Laura, nav jauni jāciņi tev? Ir vakar jaunajā veiklā, tu dzirdēji atvērās. Nu, vieta. Es tev aizinu, tur ir visādās krāsās. Jā, noteikti. Tas ir tāds oranžs. Tur ir visādās, noteikti. Jā. Koristi? Nu tad līdz nākamajai. Šis nav priekš tevis. Tu esi pelnījusi ko vairāk. Viņi tevi nesaprot. Viņi ir jocīgi. Jā. Vai tiešām viņi ir tā par kādiem izliekas? Tu esi labāka par viņiem. Vai tiešām? Nevienam tu neinteresē. Tā taču nevar būt. Jā, es atkal nāk šeit, te visi priecājās un taču pasaulē ir tik daudz bērnu. Es arī nevienam nevaru. Tev sanāk, tev nekāds nesanāk. Nu, neļaujies jau kaut uz galvas. Kāpēc tu mokies ar viņiem? Kas slēpjās zem šiem smaidiem? Viņi visi ir Tur ārpusē brīvība. Ej prom, šis viss ir bezjēdzīgi. Visi skatījās, visi brīnījās, kā man tik daudz svešu seju. Kāds cilvēks cilvēkam var tik svešs pēkšņi kļūt. Jā, šis tiešām nav priekš manis. Kaut kā lielu es sveiktu par mutu. Es taču paņēmu savā kafiju. Paldies. Mēģinājumu var mazliet nokavēt. Protams, jā, paldies. Tu dzirdēji par Emīliju? Jā, ar tādiem puišiem sapņosies tādās kompānijās. Jā, es esmu dzirdēju, tādos apšaubāmos darījumos ir iesaistījusies. Un tu zini, ko tā ir? Protams, jā, Es gribu klausies, tur ir pat visāds narkotikas iesaistīts. Es nezinu, kā tā māja šito pieļauj. Domājies, jā, un Tas lokas. jā, un kristīgā ģimenē augusi. Es nezinu, dārām skaidrs, ka ir pazaudējis, mācības nepabeigs. Es nezinu, kas te būtu. Taču māja arī ir uzrupējusies, bet nu tā. Re, kur ir māja? Klausies, aiziem pārpēc. Arī apsargāties būs solāk. Māja, skaiga, mīļš! Sveika, Kā tev iet? Un kur tad Emīlija šodien nebūs? Tātad tavs? Nebūs, ne. Ai, cik žēl! Tā, kas tad ir? Nu, nesenāk jau tagad laika.
viņus satikt, viņai viss tāds darīšanas. Viņai noteikti kādu pielūdzēju daudz ir. Kā tad viņai iet precēties netaisās vēl? Jā, nebūtu no darba kāds, tu pastāst. Mēs droši zināt, daudz iet. Ziniet, mēs lūdzam par Emīliju un priecātos, ja jūs darītu to pašu, nevis aprunāt citus. Vada grupiņā padalīsimies. Tā. Es redzu, ka dāmas mīl kafiju ļoti, ko? Būsiet gatavi šodien kalpot pie kafijas galda, vai ne? Tā, bet nu gan koristi, mīļie koristi, sājamies vietās, ja? Nav mums daudz laika līdz mēģinājumam. Sāksim, ja? Bet pirms tam, protams, kā jau vienmēr ir svētīgi, ka mēs vienojamies lūkšanā. Dārgais un žēlīgais Tēvs, Tu esi tas, kura rokās ir visa mūsu dzīve. Kungs, mēs paši, un es zinu, ka Tu esi uzticams Dievs, uz kuru mēs varam vienmēr paļauties. Un Jēzu Kristu katru vienu, kas ir kaut kur noklīdis, kādās grūtībās vai tumšā ielajā, Tēvs, kādā bezcerībā, Tu esi tas, kas var dot gaismu, var celt ārā no ielas un parādīt ceļu, Jēzu. Esi klāt, Kungs, katram sagurušajam, noskumušajam, nomāktai sirdī, Tēvs, un parādi šo cerību, parādi šo mūžīgo dzīvību, Tēvs. Un arī šo mīlestību, ko Tu devis esi mums, tiešām tik žēlīgi, es lūdzu, ka mēs katrs viens spētu parādīt saviem līdzcilvēkiem, esot līdzās, Kungs, aizlūdzot viens par otru, ne aprunājot, ne tiesājot, bet vienkārši esot līdzās, vai uzliekot roku uz pleca un sakot, Tu neesi viens šajā pasaulē. Ir kāds, kurš tevi ļoti mīl un ļoti rūpējās. Jā, Kungs, un es lūdzu, lai Tu arī svētī mūsu balsis un visu šo mēģinājumu. Jēzus vārdā. Amen. Tā, mēs dziedāsim dziesmu. Iepriekšējā reizē viņa ir zināma, bet neskanēja, bija tāds pliekans skanējums un neizteiksmīgs, vai ne? Nu jā, paši saprotat, jā. Bet, lai tas neatkārtotos, es gribu, ka to dziesmu, ko mēs izdziedam, tekstu izdzied caur sevi, ieliec tajā savu dzīvi, savu sirdi, un tas skanējums, lai aiziet katram vienam, kurš tevi dzird. Iesākumā patrenēsimies tikai no 13. takts beigas, bet šajā brīdī. Tikai soprāniņi tagad lūdzu, ja? Atsevišķi. Bet šajā brīdī sargs savi skaitīja un noskumā, jo trūkā tavu mīlēja. Stop, pagaidiet, mīļās manas. Sargs noskuma, jo viņam trūka. Jūs tik priecīgi to dziedājāt, tā nē. Nu, kā lai es jums to... Kā jūs esat jutušies tajā brīdī, kad tev ļoti, ļoti ir pietrūcis kāds dārgs un tūs cilvēks? Nu, padomāsim, cik ļoti vecākiem ir svarīgs katrs viņa bērns, lai arī cik viņš dzīvē būtu kļūdījies, maldījies, savā spītībā izdarījis savus lēmumus, jo viņam taču padoms nav vajadzīgs, viņš pats taču zina labāk, kā to dzīvi ir jādzīvo gal galā. Bet tevs tētis, mamma, vecmāmiņa, brālis, māsa, draugs, tevi vienkārši turpina mīlēt, lai tur vai kas. Un kur nu vēl vairāk mūsu debes Tēvs? Viņš tik ļoti vēlas izglābt katru pazudušo un katru noklīdušo. Vai tu izvēlies viņam atvērt savu sirdi? Labi, ņemsim visi kopā dziesmu no sākuma. Dievs, kas nav tā tošībā,
Jā. Jā. Baigi tāds jālais vakars izstāstīt. Varbūt laidīsim pēc mums vecerīgi kaut ko normālu. Tad kas vispār nenotiek? Nu, ja tu spēlēs tā kā pagājušajā reizē, ar tīmēs te kurneju. Katru reizi tā. Palaid! Taču atkal, es sapratu kopā, normāli divi čaļi, bet sanākot kopā grib viens otram sejas. Uzprasās. Vai ne? Es zinu, viņš ir kretīgs, bet tu tāpatās. Davai, mierīgi, izraušu to vakaru. Jā, ierojam nedaudz, noliekam to kara cirvi un uzlaižam normāli tempi. Vai? Es ceru, ka tad mēs varēsim vismaz kaut ko te ierauc, sadāk vispār sausā spēlē. Nav rašana, nav nekādā. Nu, man vienmēr līdz savējās. Un ja jūs gribēsiet atvērt īstās čakras, man līdzi ripiņas. Jā. Respekt. Tas gan tev sanāk, tu zini, kā to baldīt padarīt krāsai. Reku, tā mūķena beidzot arī ieradusies. Jā, tā nav baznīcas koriem, pasties. Vispār svinkas tāda jautrība, kā ir? Es viņu dzīvi nesaprotu. Hei, čau! Kā iet? Kā tu tev šodien? Tu varēji pievienoties? Beidzot uzspēlēsim, jā? Davai uzlaižat kaut ko feinu un padarīsim šo vakaru un neaizmirstam. Pašai sava dzīve jādzīvo, paskaties šī vieta. Te ir īstā dzīve, te ir brīvība. Jā, tu esi redzi. Un paskaties uz to tumšmati, kas tur pie klavierēm sēž. Tumšmati? Jā, nu bet kur tu vēl tādu puisi atradīsi? Baznīcā vai? Jā. Viņš taču nevar acis no tevis. Manis? Jā. Klausies, man tev kaut kas ir. Gongi, uzlūdzam dāmas. Tici man. Mīlētājiem. Tas nav nekas slikts, vienkārši jutīsies tāda brīvāka, vieglāk, tāds vieglāk iepazīties ar puišiem. Es viņu ieliksim iekšā, jā, līdās. Rekurīt. Pēc tiešām? Tas ok, jā? Jā, tu man tam pastāsti, kā tev gāja. Labi, es gribēju zināt, tā. Nu, labi. Un
Aizved mani no draugiem, no radiem, aizved mani no dienas, no nakts, lai es pabūtu ārpus gadiem, ārpus visa, kas dārļos rezervāts. Aizved mani, es lūdzos un prasu, bet tu brīnies un pierdi ir daudz. Es tev liekos kā meitene maza, kurai aplam daudz vaļas ļaus. Aizved mani, es lūdzos un prasu, bet tu brīnies un pierdi ir daudz. Es tev liekos kā meitene maza, kurai aplam daudz vaļas ļaus. Ak, Jēzu, es nezinu, kur ir mana Emīlija, bet tu gan zini. Izglābi viņu, ved viņu cauri tumšajai ielai, kurā viņa ir. Ved viņu mājās. Viņa atkal neceļ. Kur tad nu tagad būs iegūlusies?
Mēģināšu vēlreiz, varbūt tagad atbildēs. Izskatās, ka šis cilvēks šobrīd nevar atbildēt uz jūsu zvanu. Ja vēlaties, lai mēs viņam nosūtām bezmaksas īziņu par jūsu zvanu, lūdzu sagaidiet signālu. Jauku dienu! Maija! Kas nakā? Ko tu dari? Zini, tev vispār neinteresē, kas notiek ar tavu meitu. Tu domā, man ir viegli? Es ne par ko citu nespēju padomāt. Piedod, mīļā, piedod. Ko mēs esam izdarījuši? Es pat nezinu, ko lūgt, kā būt, Emīlija, man. Vienīgais, kas mums var palīdzēt, ir Dievs. Jā. Vārda spēkā. Jēzus Kristus. Viss ir izdarīts. Nāc mājās. Vārda spēkā.
tikai nāve, tikai nāve. Tikai glāstu, tikai glāstu, tikai glāstu. Par zemes zvaigznēm 100 reizi vairāk. Zemes zvaigznēm 100 reizi vairāk. Ir vieglas vieglāk. Taču iet un pazust, tikai nāve, tikai nāve. Tiesā, lai panāktu jūsu izlikšanu no dzīves vietas ar piespiedu līdzekļiem, kas varētu radīt jums papildus izmaksas un juridiskās sekas. Ko? Vēlamies jums paziņot, ka štatu samazināšanas dēļ jūsu darba attiecības ar uzņēmumu būs jāpārtrauc. Ja maksājums netiks veikts, mēs veiksim turpmākās darbības, lai atgūtu parādu, kas varētu radīt papildus izmaksas un juridiskas sekas. Kas notika? Kas kā? Pagād. Nē, pagād. Mieru. Pēc. Ko es tagad? Pagād. Ok, labi, mieru. Kas tev ir? Kristīnais rādījā, Latvijā. Tevī kaut kas. Kas tev ir? Ko es tagad daru? Jā. Tas viss tiek lietas citus katras ielas. Rītā vakarā, vasarā vai ziemā ielā noteikti tā, kā rakstu grāmatā. Elpo brīvi, vēlas kas un tas ir izdevība. Lās pārnāk nodevīgi, sāk dzīvo galos. Dzīvo pa iekrāgošu sabiņot, cilvēks brīvi. Garbo katru brīvi, pamazām uz ielas spīgi. Krīt panikā par savu dzīvi nedomā, aizkrist tikko Dievu debes valstībā, nav es spēku, dzīve lēk, spildu grēku, visur apkārt demonu valdu, kur nektīm nav, lai cik baudu par pasauli valdu, visur apkārt bilda melna.
Esi klāt Emīlijai. Lai tava gaisma atspīd tumsībā. Ak, kungs, palīdz pazudušajiem. Mīļais, debesu Tēvs, palīdzi. Esi klāt Emīlijai. Kungs, apžēlojies. Apžēlojies. Atspīdi tumsi. Es žēlīgs. Palīdz tiem, kas ir pakrituši. Tikai Klāt, Emīlija. Uzklausi mūsu lūgšanas. Dārgais debesu Tēvs, esi klāt pazudušajiem. Neatstāj mūs. Es Tēvs pārvērš šo nakti zvaigžņai. Esmu tava noklīdusī aus. Maskars šajā dzīvē man vairs savs. Vispār, ko es domāju un dvēršu, redzu sevi es sev pašam svēršu. Gudrība, ko pasaule man pauž, ticību un pieticību lauž. Alkatība, skaudība dzēš sātu, grib, lai visi iznīcību krātu. Svētas vienkāršības manī nav, arī pieticība dzēsta jau. Sirds apziņa manai Dieva ziedu, neklausu un varam līdzi dziedu. Tava pielūgt viesu slāpē gā.
Emīlija, es zinu tavu ceļu. Es redzēju tevi, kad tu biji man tuvu klāt. Un es redzēju, kad radās šaubas, kad citu cilvēku darbu sātināja tavu sirdi. Tu atkāpies no manis. Tu novērsies. Bet es paliku tev blakus. Es tev nekad neesmu atstājis. Es redzēju, kā pasaule tev pievīja. Tu meklēji mīlestību, taču atrad sāpes. Tu meklēji brīvību, taču tev tās paverdzināt. Bet zini, es nāku šai pasaulē, lai atbrīvotu klustīgus un dziedinātu salauztas sirds. Es esmu ceļš, patiesība un dzīve. Neviens nenāk pie tēva kā viens ar mani. Tāpēc, Emīlija, tu, kas esi noskums un apgrūtināta, nāc pie manis. Es tev došu mieru. Es sāties savu dzīvību par tevi. Es nesu tavas sāpes, un es nesāju tavu laimi. Es zinu, kā tu jūties. Arī es biju pasaules nīcināts un atraidīts. Pasaulē būs grūtības, būs problēmas un šķēršļi, bet tu ir droši prāti, jo es pasaulē esmu uzvarējis. Nāc pie manis, es vedīšu tevi uz dzīvības ceļu. Es esmu labais gans, kas vienmēr tevi sargās. Un es mīlu tevi ar mīlestību, kas nekad nebeigsies. Cēlies uz manis, nāc pie manis. Klusu, mierā. Nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Tu mani
Es darīts brīvs, lai varu dziedāt droši. Es esmu Dieva bērns. Tu mani izved cauri jūrai vētrā, subailes tavā tuvumā. Es darīts brīvs, lai varu dziedāt droši. Es esmu Dieva bērns. Cik spoži šonakt mirt zvaigznes. Wow! It sevišķi tur, cik tā ir spoža. Gluži kā Krista zvaigzne. Vēro zvaigzni? Jā. Ievērot, tā maziņa tomēr nes tādu gaismu. Gluži kā mūsu mazā ticība. Kā mazais sinepļu graudiņš. Jā. Kaut tikai šī ticība mums nekad nepazustu. Uztraucies par Emīliju. Meiti, kur tu esi? Ai, mamma, mamma, ja tu zinātu, cik ļoti tu man pietrūksti. Ja tu zinātu, cik man ir kauns, man ir žēl par visām lietām, ko es esmu darījusi. Meiti, kā es tevi mīlu. Kaut atcerētos, ka lai arī ko tu būtu izdarījusi, mēs tevi vienmēr gaidīsim atpakaļ mājās. Mēs ar tēti, mēs tev devām to labāko, kā mācējām. Kaut atcerētos, ka tāpat kā Dievs piedeva man, lai arī ko tu būtu izdarījusi, Dievs piedos arī tev. Piedošana, izlīgšana. Ai, kaut man būtu tāda drosma ticēt. Gluži kā tai zvaigznei, kas uzdrošinās spīdēt pat vistumšākajā naktī. Kaut man būtu tāda drosme ticēt. Yes.
Mamma? Emīlija? Čau, mamma. Jā, klau, mamma, es tev zvanu. Es tev gribēju atvainoties par... Nē, meitiņ. Piedod tu man. Piedod tu mums. Mamma. Paldies, ka es varu būt ar jums, bet tagad pirms dievkalpojuma mums cik minūtes pauze? 5 minūtes pauze, jā, un tad mēs nākam atpakaļ, jā. Labi. Okay. Čau. Liels prieks redzēt Emīliju, vai ne? Jā, bet man liekas, ka mums ir jāiet viņai atvainoties. Tas nebija labi, kā mēs par viņu runājām. Jā. Mums ir jāatvainoties. Aizējam. Jā, tas ir grūti, bet aizējam. Aizējam. Čau, Emīlija! Čau! Kā tev ir? Kā jūties? Zini, jā, ir bijis visādi, jā, jūs zināt, bet ir daudz labāk, tiešām, jā. Tiešām prieks tevi redzēt. Bet īstenībā mēs gribam, Emīlija, teikt lūdzu piedot par to, kā mēs izturējāmies pret tevi, kā mēs pavirši pret tavām jūtām un pret tevi un aprunājām. Slikti runājām par tevi, jā, un smējāmies. Jā, lūdzu piedod. Viss kārtībā, meitenes, paldies, jā. Jā, mums tiešām ir tāds prieks tevi redzēt un tagad šeit, bet tad, kad mēs sapratām tiešām, ka tu esi pazudus no mūsu vidus, mēs sākām lūgt par tevi un sapratām, ka tu jau neesi tāda vienīgā, un mēs mazajā grupiņā sākām lūgt par cilvēkiem. Par tevi, un mums ir tāds prieks, ka šī lūkšana tagad ir uzklausīta. Un ir arī vēl tik daudz citu lūkšanu, par kurām mēs tikai gaidām atbildes. Jā. Wow, tā ir. Lūkšanām ir tik milzīga nozīme. Jā. Meitenes, paldies, paldies. Mīļā, piedodiet arī jūs. Piedod. Tā, 5 minūtes pagājuši, sākam dievkalpojumu, jā, sanākam. Un tā kā mēs šeit visi jau esam, tad es arī gribu izmantot iespēju, ka es varu kādu liecību teikt. Es biju noklīdusi augsts, un es maldījos dažādu domu straumēs, un viņas mani vilka dziļāk depresijā, un es nezināju, kā tikt no tās ārā, vai es vispār kādreiz tikšu no tās ārā. Bet par mani lūdza draudze, mani draugi, mana mamma un tētis. Un tāpēc es arī gribu jums teikt, ja tu esi mamma vai tētis, vecāki, lūdziet par saviem bērniem,
Jūs neziniet, kur un kādā veidā Dievs uzklausīs jūsu lūgšanu. Ja tu esi draudzes loceklis un esi pamanījis, ka ir kāda tukša vieta, kur cilvēks kādu ilgi nav bijis, lūdz par šo cilvēku. Arī šīs lūgšanas tiek uzklausītas. Bet, ja tu esi tāda pati mazliet noklīdusi ausi, kāda biju es, tad zini, atgriešanās ir lūgšanas attālumā. Savu ceļu nezaudēšu.
cilvēks neviens, kurš esi pazud un esi nomaldījies. Svēts, 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 šajā vārdā ir spēks, milzība, miers, prieks tajā. Apslēdz, jo caudzi, svētam, tīram, šķīstam, zvējam šubotam, vājam mīstam. Mēs ir atvis tev un man, lai mēs būtu svēti, ja viņš zina, tā mēs būtu maksimāli. Nepēc nav, pat ja grūti tas, pat ja liekas ir kādi, tam tas netīkas. Jā, labvakar Ventspils Baptistu draudzē. Ir liels prieks un liels
Tā ir brīnišķīga iespēja, ka mēs varam būt šeit un dalīt šo vēsti šajā pilsētā, šajā draudzē. It īpaši šajā brīdī, jo šī draudze un daudz šīs draudzes tuvie izgājuši cauri tiešām drausmīgam un sirdi plosošam brīdim. Un es domāju, ka tās rētas, kas joprojām ir sirdī kādam un cilvēki, kas joprojām vēl nāk pie veselības, tas neaizies tik ātri, tas paliks kaut kur. Bet, ziniet, Jēzus vēstī ir kaut kas ārkārtīgi brīnišķīgs, ko viņš saka, un tas ir tas, ko mēs varam dzirdēt arī šajā izrādē. Šī vēsts ir apliecinājumi, ka viņš nekad, ne tad, kad mūs ir pārņēmuši dziļumi, ne tad, kad mēs esam kādos augstumos, ne tad, kad mēs esam šeit sēžam vai atrodamies slimnīcas palātā, vai arī tad, kad mūsu acis tiek šajā zemē aizvērts. Viņš nekad nav pārstājis mūs mīlēt. Un viņš ir apsolījis, ka tiem, kas viņam tic, tie vienu dienu redzēs viņu vaigā. Šodien mēs viņu redzam ar aizplīvorotām acīm, ar aizmiglotu seju, un tomēr vienu dienu mēs redzēsim mūsu kungu sejā, un tas būs visbrīnišķīgākais mirklis, ko mēs pat nespējam iztēloties šajā brīdī. Un tomēr Jēzus ir nācis šeit, lai apliecinātu to, ka tas nav tikai kaut kur tur pēc mūsu zemes dzīves, bet arī šeit šodien viņš nāk, lai apliecinātu, ka viņš mūs katru mīl. Viņam rūp tas, ka mēs ejam cauri. Viņš nav mūs atstājis, tad, kad mums jāiet cauri grūtiem brīžiem, ka viņa spēks un viņa klātbūtne ir daudz lielāka nekā, ka mēs kaut ko spējam izdarīt. Un šī viena aina, kas man uzrunā šī izrādē visvairāk, ir brīdis, kad galvenā varone Emīlija mēģina, uzklausot Jēzus balsi, uzklausot viņa teikto, viņa mēģina tikt vaļā no kaut kā, kas viņai ir sakrājies, ko viņa ir saņēmusi, ko viņa ir no citiem cilvēkiem sāpināta, pati sāpināta tikusi dzīvē. Viņa ir saņēmusi un ies tagad un mēģinās tikt vaļā, un viņa netiek vaļā. Un tās ķēdes joprojām viņai ir apkārt. Un ziniet, mums katram ir šīs ķēdes, mums ir šīs sāpju ķēdes, šīs aizvainojuma ķēdes, šīs netaisnības ķēdes. Un mēs cenšamies viņus nolikt, mēs tiksim, mēs sadzīsim. Un, ja es saku, nāciet visi pie manis, kas esat grūtsirdīgi, kas esat nospiesti, es jūs gribu atvieglināt. Es jums gribu dot tādu mieru, kādu šī pasaule nevar dot. Un labākais, ko mēs un šī draudze un vispār mēs kā kristieši, kas saka, mēs ticam, varam nākt pie Jēzus, teikt, Jēzu, nāc un apliecini manī šo tuvību, šo mīlestību, šo spēku, kurā tu dziedini to, ko es nespēju pats sadziedēt. Kurā tu parādi, ka tu joprojām mūs mīli, kad mēs tev esam tik dārgi, ka tu nekad neesi mūs atstājis. Un, protams, ka mēs varam lūgt, ka mēs varam turpināt lūgt. Jo arī par to bija šī izrāde, arī to, ka lūgšanas spēkam ir nozīme, ka kā draudze, kā ģimenes, kā individuāli cilvēki, mēs varam lūgt cits par citu. Un mēs visu komandu šeit, es domāju, mēs vēlamies iedrošināt jūs, turpiniet lūgt. Kā arī Emīlija stāsta varone teica, turpiniet lūgt par cilvēkiem, kas jums ir dārgi, par cilvēkiem, kas šajā draudzē ir iespējams atnākuši un sāpināti bijuši, varbūt tās pat ir izgājuši un kādu laiku nav redzēti. Lūdziet par savu ganu, lūdziet par savu mācītāju, kuram jārūpējās, kuram Dievs ir uzticējis šo atbildību rūpēties par šo draudzi. Lūdziet par cilvēkiem, kam šajā mirklī ir vajadzīga dziedināšana, kas joprojām guļ slimnīcā un cer no tās iznākt veseli un sveiki ārā. Lūdziet par tām ģimenēm, kas ir piedzīvojuši sāpes, kurām nevienai ģimenei nevajadzētu šajā zemē piedzīvot. Turpiniet lūgt un lūdziet par sevi. Lūdziet par sevi, lai Kristus apliecina arī jums, ka viņa mīlestība nav jūs atstājusi. Es aicinu, ka mēs varam visi kopā lūgt mūsu kungu šajā brīdī. Mīļais Tēvs, Tu esi šo pasauli veidojis, lai tajā mēs varētu dzīvot. Tu esi tajā darījis visu, lai mēs varētu piedzīvot Tevi. Un tomēr
tas grēks, tā pasaules sāpa to ir tā apņēmus, ka mēs šodien ciešam tik netaisnīgi, mēs ciešam mirkļos, kad mēs gribam brēkt un kliegt Tev, kāpēc, Dievs, tā ir jānotiek, kāpēc tieši ar mums? Kungs, palīdz mums šajā brēcienā to vērst pret Tevi un saukt uz Tevi. Kungs, nāc un parādies. Palīdz mums nevis brēkt kaut kur klusumā, bet pacelt savus balsis uz Tevi un lūgt Tevi, Dievs. Jo ikvienu, kas pie Tevis nākā, Tu savajā vārdā esi teicis, ikvienu, kas meklē, ikvienu, kas klauvēs, tam Tu atvērsi. Ikvienu, kas lūkosies pēc Tevi, tas Tevi atradīs. Salauztu sirdi un satriektu garu Tu neatraidīsi. Tu esi mīlošs Tēvs, Tu esi upuri Jēzus, kas nāca un uzņēmās tādas sāpes uz sevi, lai mēs šodien varētu tikt atbrīvot no tām sāpēm un astām, kuras mēs nesam. Un mēs īpaši lūdzam par tām ģimenēm, kas šajā mirklī ir zaudējuši savus mīļos. Mēs lūdzam par tām ģimenēm un dziedini šo draudzi, lai šī rēta to pielieta pilna ar Tavu mīlestību. Mēs lūdzam par cilvēkiem, kas šajā brīdī tiek dziedināti, kas veseļojās, lai viņi var atgriezties pie pilnas veselības, un par viņu ģimenēm, kas cer katru dienu un lūdz katru dienu, lai ieraudzītu savus mīļos. Kungs, mēs lūdzam par šo draudzi, lai šī draudze var tikt stiprināta un būt par šīs mīlestības nesēju Ventspilī, šajā novadā, Kurzemē, Latvijā un par katru sevi. Mēs lūdzam, Kungs, par katru sevi nāc un apliecina, ka nekas, ne augstumi, ne dziļumi, ne rietumi, ne austrumi, nekādas sāpes, nekādas vainas, nekāds pārdarījums, ko mēs esam izdarījuši, nespēja atraut mūs no Tavas mīlestības. Kungs, izlieto mums un ļauj mums to piedzīvot. Mēs gribam Tevi redzēt, mēs gribam būt kopā ar Tevi. To mēs lūdzam Tavā vārdā. Amen. Paldies jums, draudz, par iespēju, ka mēs varējām būt šeit un būt par šīs liecības nesēju. Es aicinu, ka mēs varētu visi celties kājās un nodziedāt divas kopīgas dziesmas. Satiec mani upē, uz ceļa stāvošu, pret stāvi ilgi ejot, tagad mani nes. Mēs baudām skaistas rozes, mēs mīlam skaistus groņus.
ļoti labs esi tu. Tevi mīlu, kungs, mani nekad nepieviltu, un katru dienu turi mani sev klāt. Kad pamostos no rīta, līdz pat diena beigusies, tev dziedāšu, jo tik labs esi tu. Vienmēr uzticams tu, Jēzu. Kungs, tu vienmēr esi labs, tik labs. Katru mirkli pateikšos es, tev dziedāšu, jo tik labs esi tu. Kungs, tavā valsts cauri grūtībām ved mani, naktī tumšākā, tā tik tuvu man klāt. Kad paklausties kā tavs man, un kā vienmēr mīlošs tēvs, es dzīvoju, jo tik labs esi tu. Vienmēr uzticams tu, Jēzu. Kungs, tu vienmēr esi labs, tik labs. Katru mirkli pateikšos es, tev dziedāšu, jo tik labs esi.